Šodien mēs tiekamies šeit ar nosaukumu Būtu bēdīgi, ja nebūtu tik smieklīgi, un man ir tiešām milzīgs gods un prieks, ka šajā vakarā jums šeit būs tiešām iespēja pieredzēt izcilus Latvijas improvizatorus, es teiktu improvizatoru ziedu. Absolūti, aplausi viņiem! Milzīgas tiešām pateicības visiem šiem čaļiem, ka viņi ir teikuši jā, un es domāju, ka šokar mums priekšā tiešām burvīgs vakars, jo viņi mēģinās jokot ar, nevis par klimatu. Un tātad šajā vakarā šeit būs Komedija Latvija komiķi Jānis Kreičmanis, Aleksandrs Guzenko, Kalvis Troska, Kaspars Žilins un improvizatoru duets Valdis Sils un Dzintars Roškāns. Viņiem visiem jau var aplaudēt tagad! Kas patērē daudz ūdeni? Mana kaimiņiene. Ļoti labi. Jā, viņi visu laiku mazgājās nepārtraukti. Es neesmu dzirdējis, ka netek krāns. Nav bijis tāds mirklis. Tā varbūt viņu vienkārši pateikt. Jā, viņu vienkārši pasaukt ir. Vai tik pateikt, ulālā! Ulālā! Tu aizgāji? Kāds mani sauca? Vai kaimiņiene? Jā, man vienkārši jāiet ātri. Mums vienkārši ir ideja. Ko tu dari? Es man ātri jāiet apakaļ mazgāties. Jā, mums vienkārši ir īsā, varbūt tu varētu nemazgāt, bet iet mazgāties plūdos. Plūdos? Jā, tur ir daudz ūdens. Nē, nu ja baigi, es varu iet mazgāties. Jo, ja godīgi, ja tu laktu, ļoti iespējams kupa mainītu virzienu. Nu, šis bija aizskaroši. Nē, tas nebija tā domāts. Tas ar tavu enerģiju. Manu enerģiju? Jā. Nu labi, tad es eju tur, kur plūdi. Labi, es tev pavadīšu. Pavadi. Es tev iedvesmošu. Reku plūdi. Jā, te patās viņi jau ir. Jā. Tad es vienkārši lacu iekšā, jā? Nu, pagaid, tu varētu paliek baigi karsti, ne? Jums bija divas iespējas, ko uzrakstīt. Viens bija uzraksti konspirācija teorija par dabas piesārņojumu, un otrs bija uzraksti, kā tu padari pasauli zaļāku, ja? Nu, ko, Nezinu, Valdi? kā mums palīdzēs, bet mēs zinām. Valdi mēģina izvilkt vienu. Es mēģināšu kādu konspirācijas teoriju. Wow! Ieliki jau. Ieliku. Būs daudz. Kuras dūmas ieliki? Tos miglainos. Kā viņi ietekmēs cilvēkus? Viņi vienkārši nosēdīsies. Visi. Un visiem būs vienkārši migla? Jā, visiem būs migla. Un to varēs redzēt visvairāk no rītiem. Un tieši tur, kur ir iekalns. Jā, tur būs. Un kā viņš tāds mitrs ir, tā vēl vairāk. Un tas siltums un tad jau. Un tad būs jāpērk jaunas lampas. To tu vari pirkt. Nē, nu kā cilvēki brauks ar parastajām lampām, ja nebūs migla? Man jau vienalga, es esmu šeit, lai piesārņotu. Par konspirācijām. Kaut kas vēl par konspirācijām. Autoriepas dabā sadalās. Pārstrāde ir mēli. Es jau nomainīju. Tā jau ziemas. Jā. Pavasari. Nu? Es vēl biju akmenī biškojas. Jā. Solnā, labi. Es nomainīju. Kur tu liki vecās? Iemet mežā. Viņas taču tur paliek. Viņas sadalās. Sadalās? Viņas sadalās. Cik ātri? Diezgan. Nu, kā to ņem? Muļķīgi es laiku... Kur tad tu viņas bāzi? Es vēdu uz kādu fabriku. Nē, tās muļķības. Jā? Iemet mežā, viņas sadalīsies. Vau! Jā. Ko tur vēl var iemest? Ko gribi? Viss sadalīsies. Jā? Mani? Tevi? Nē, tevi nē. Divdabi. Divdabs sadalīsies. Kā viņas sadalās? Tagad tev bija... Bet tu iemeti 4 un tev būs 8? Viņas vienkārši sadalīsies. Viņas pazudīs. Vispār? Jā. Wow. Atkal viņš riepas izmetis mežā ir. Sadalam? Vai sadalam?
Mazie meža rūtīši. Tā nav riepas. Tā tas notiek. Bet tā lieta, kas man nepatīk visvairāk tā, zin, kad kasiere pīkstina tavu pārtiku, un vienā brīdī viņi uzdot jautājumu, tipa, jūs ņemsiet maisiņu? Un es tā, nē, man savējais. Un es jūtos kā opis uzreiz, vai ne? Un tu izvelc, un viņš čaukst. Viņš kā un visi skatās, skaties, bombzis. Jā. Un tu atver viņu, viņš tāds netīrs. Viss. Un es pagriežos, un, protams, aizmugurēs stāv ļoti smuka meitenē, un skatās tā, čau, bombzi. Jā. Es tādām meitām vienmēr rādu uz pārtiku, ko es nopirku. Redz, pamelo! Man pamelo. Bombzis pirktu pamelo? Domāju, ka nē. Es pats ļoti maz ko daru, lai palīdzētu apkārtēji videi, diemžēl. Un es tiešām gribu. Un es nesen redzēju rakstu, kur bija rakstīts, ka 5 viegli veidi, kā var ļoti vienkārši palīdzēt apkārtēji videi. Es tā kā, klikšķinu, un tur kā pirmā lieta, es tā kā, davai. Un tur pirmā lieta, vajag pēc iespējas mazāk izmantot gadžetus. Un es to izlasīju no gadžeta. Es padomāju, es izgāzos pirmajā punktā. Kā tas ir iespējams? Uzreiz, vai ne? Otrā lieta bija nepērciet pārtiku no lieliem ražotājiem. Vienkārši atbalstiet vietējos, Ferberes un pērciet vietējo. Šito es arī nedaru, bet man ir draugs, kurš dara, viņš man besī. Viņš man atnāk ciemos, man ir kā pārtikas policija. Zin? Viņš tā kā, Aleks, kas tev pa aboliem? Tas poļu aboli? Es tā, jā. Viņš tā kā, ko latviešu abolis nevarēja nopirkt? Besī. Jā. Mēs vienreiz gājām ziemā pa ielu, un tur bērnis taisies sniega vīru. Es domāju, viņš piesiesies bērniem. Zin? Kas pa degunu? Tas burkāns ir latviešu vai poļu? Tā kā, vajag tā kā latviešu degunu. Jā. Es domāju, kad mēs tīņa gados trenējamies bučoties, es bučojos ar poļu tomātiem, viņš ar latviešu. Jā. Vēl viena lieta, kas man patīk dzert vīnu, un es pērcu tos sierus, franču sierus ar pelēm, zinat? Un viņš visu laiku man kritizē, Aleksandra, latviešu sieri ir tikpat labi, kā franču sieri. Es tā kā, jā. Es nevaru iedomāties, ka Francijā, Parīzē, kafejnīcās sēž francūs, vai ne, dzer sarkanvīnu un ēt Jāņa sieru. Un tagad izņem tās čimenes no zobiem, ka ļoti labi. Gandrīz kā biespiens. Ideāli ar Bordeaux. Ārprāts. Trešais punkts bija zero waste. Vienkārši nemetat neko prom, vai ne? Es domāju, mana oma sen to dara. Ienāciet vienai balkonā, tur viss, tur vienkārši ratiņi manas bērnības, vai ne? Tur viena slīde ir. Es kā priekš kam viņi tā vajag. Jā, ārprāts, viņi neko nemet kopš, es nezinu, 1981. Gada. Jā, un jā, tur arī tas burkas stāv ar sēnēm, un tur agrāk bija ne sēnes, bet citi produkti, vai ne? Jā. Kā ome taisa tomātu zupu, izkalosim burku no kečupa. Viņa viņa visu to zina. 4. punkts bija, kā vajag pēc iespējas retāk pirkt jaunās drēbes. Es domāju, šito esmu darījis 6 gados jau. Jā, jo 6 gados es teigu manu brāļa apģerba. Es nezinu, kāpēc viņš bija jaunāks, bet jā. Nē, bet kurš iet talkot, kad ir kāds, ejam talkot, un tu ej talkot? Var aplaudēt? Šķīdri, ne? Dabas pasākums, jā. Bet tur tā lieta, man nāks talkot, man tāds, nope. Viņi saka, tev nerūp daba, man rūp. Tad nāc talkot, nope. Viņi tā, kāpēc? Man tāds, es nevaru iet tā kā palīdzēt dabai, vai ne, tā kā sakārtot vidi. Tu esi redzējis manu istabu? Tur ir auza, tur aug kaut kas, jau, vai ne? Bet, man liekas, lielākais globālā sasilšanas mīnus vismaz man, kā latvietim, ko es nodaru citiem, ir, piemēram, pagājušā vasara bija tik karsta un tik daudz cilvēku cieta, jo viņiem nācās man redzēt bez krēkla. Tas nav labs skats, vai ne? Es uz balkonu bez krēkla stāvu, balts pīpē, vai ne? Un tad skats no turienes un vēl pilns, vai ne? Ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem bez krēkla. Un man liekas, jums vajag sākt algot bišķi citu tipu cilvēkus. Jo, piemēram, tur, kur es dzīvoju, es iznesu atkritumus. Un es tā kā pataisu vaļā tur, kur kartons, un es metu iekšā un tāds, iemetīšu arī savu stikleni iekšā. Jā, tieši tā, pārvaldniec pamana. Tu tā, vai ne, un aiziet tāda. Viņi tā, tu pīzi dabu, man jāizsklāt. Un viņi rāda slot, viņi rāda man kulaku, un tādus cilvēkus vajag algot, zini? Jums vajag tādus cilvēkus, kur tu izmet krūzīt. Kur tu izmet? Tev vajag tāds, ka tu staigā bišķi iebiedēts, vai ne?
tur tā lieta. Bet zini, ka tu neesi, piemēram, Lulu pītas kaste, un tu esi neesi sadzēries, un viņa tā tiek ratījusies, un pa visu augšu ir palikusi tur tā kā kečup, ne kečup, bet tā tomāta mērts pa augšu, un tas stāv pie tās mīsens, tā kā duraks tev, tad ko darīt? Lielākā daļa ir kartons. Un tad ir sadzīves atkritumi. Un standartā vidējā latviešu gājiens ir tā kā, es nezinu, ko darīt, tu iemet kopumā. Un tad es sapratu, un tad es iemetu to pītas, to netīro pītas kastu, iemetu tajā tur, jā, kartonu kastē, un tad es kartonu tajā misanē. Un tad es beig domāju par to, un tad es sāku saprast, es aizbraucu uz Ikea, man bija bišķi stulba sajūta, ka kāds cilvēks gan jau zina nopirkt pārstrādātā kartonu, vienkārši kaut kādu skapi, un čātais durs vaļā, un tur vēl joprojām mans tomātu pleits. Jā, un viena no biežāk pieminētajām globālās sasilšanas sekām ir ūdens līmeņa celšanās okeānos. Tā ir, vai ne? Tu nezini. Nu, tā ir. Es tev saku, ka tas tā ir. Jā, tātad ūdens līmenis ceļās, un bieži vien to piemin kā kaut ko sliktu, kā negatīvu lietu. Bet es uzskatu, ka tas atrisinātu ļoti daudz problēmas, kas ir man, jā, ne pasaulē, bet man, es gribu, lai ceļās ūdens līmenis, jo viena no tām problēmām, kas man ir, ko tas varētu atrisināt, ir mana sieva. Jo viņa visu laiku man saka, Kalvi, es gribu pie jūras, braucam pie jūras, aizved man pie jūras, un man besī jūra, man besī braukt uz jūru, es negribu, jā. Un ja pacelsies ūdens līmenis, man nebūs jābrauc pie jūras, jūra brauks pie manis. Jā. Un vēl viena lieta ir, un tas ietaupīs ļoti daudz laika, degvielas, kas jums patīk, jā, eko-šmeko cilvēkiem, jā, Plus man arī vienmēr ir paticis, esmu gribējis vienmēr akvāriju, tad es varēšu vienkārši pa logu paskatīties, vai ne, vai kur reņģē peld. Jā, bet ūdens celšanās šajā visā jautājumā ir tikai aizberga redzamā daļa, kas starp citu šis teiciens arī mums būs jāmaina, man liekas, drīz. Jā. Daudz saka, ka mežu izciršana ir slikti, jā, ka tas esot slikti. Es saku, ka tas ir baigi labi, nafig viņus, jā. Visus pa tīro, vajag uz nullīti, visus, jā. Nosfaltējam to visu, jo, man liekas, tas ir visefektīvākais veids, kā cīnīties ar mežu ugunsgrēkiem. Nav mežu ugunsgrēku. Jā, un es varu sadarīt, ka liela daļa no jums tā kā domā, nē, Kalvi, ku brauc jau dzēst mežu ugunsgrēku. Nē, Kalvi, meži ir forši, mežus nevajag izcirst, viņi ir cool, vai ne? Jūs vispār esat bijuši mežā. Tur ir drausmīgi, tu neatbild lūdzu. Tur ir drausmīgi, es zinu, jo esmu uzaudzis mežā. Jā? Tur ir briesmīgi, it īpaši vasarā. Tur ir viss pilns ar čūskām, odiem, dunduriem, kas tu nevar telefonu uzlādēt nekur, vai ne? Ko jūs gribētu labāk? Vienkārši kaudzi ar kokiem, vai arī, lai beidzot ir, kur mašīnu nolikt? Ko tu tagad vari atbildēt? Kaudzi ar... Nē, tā nebija pareizā atbilde. Es arī nezinu, kāpēc visi ir tik ļoti pret plasmasu. Ja? Plasmasa ir riktīgi awesome, vai ne? Es lasīju, ka plasmasa, lai sadalītos pilnībā, vajadzīgi vairāki 1000 gadu. Padomājiet, cik labs materiāls, vai ne? Vēl vairāk lietas vajadzētu taisīt no plasmasas. Jā, iedomājieties, ir senie Ēģiptieši, ja viņi visus tos savus papirusus būtu kolas buņģās likuši, ne, bet pudelēs, vai ne? Mēs visus viņu noslēpumus zinātu, kā viņi cēla piramīdas un citus. Jā, ja jums nepatīk eko-šmeko cilvēki, ja jums nepatīk, ka nafta ieplūst dabā, vienkārši nolaminējiet globusu. Nekur viņa neiekļūs. Man šeit ir dažas vēstules no dzīvniekiem, kuri pārstāv pretējo pusi. Ja? Tātad, pirmā vēstule ir no roņa. Sveiki, te ronis. Ja man kaut kas kā ronim riebjas, tad tie ir baltie lāči. Un tas, ka es uz sniega fona tos nevaru ieraudzīt. Tāpēc es atbalstu sniega kausēšanas kampaņu, jo pieņemu, ka tas ir vieglāk nekā visus baltos lāčus pārkrāsot. Nākamā vēstule ir no auga Monstera variegata. Ja? Vēstule šāda. Jau, CO2 labs vēl. Auga ir diezgan lakoniski, ziņā viņa enerģijas ļoti daudz vajag, viņi taupa enerģiju un es vienkārši iešu tālāk. Jūs esat redzējuši to video, kur bruņa rūpacim no deguna vēl kā ārā salmiņu? Vai ne? Es tā kā skatos, man tāds izstāsts pēc salmiņu, ko es pirms 20 gadiem Daugavā iemet.
Es esmu vainīgs pie šitā visu, vai ne? Briesmīgi. Jo es nezinu, tas tā kā arī, viņš teica, tagad ir cilvēki, nav tā, ka es baigi līdz galam saprotu to visu zināt, vai ne? Es vienkārši lasu, vai ne, un tā kā es izlasu, golfs trauma pazudīs, man tāds, es ap pasātu braucu, viss kārtībā, vai ne? Lielais barjeru rifs izvod, man tāds, es gīču nespēlēju, viss kārtībā. Tā kā, vai ne, bet es tā kā sakoju. Un es esmu dzirdējis, ka ir tā kā ceļās temperatūra, vai ne, bet tas izraisa kaut kādu migrāciju arī. Vai ne, tā temperatūra viņa ceļās un migrē, vai ne, un tas tā kā ir, jo mums liekas Latvijā, ka nekas nebūs, vai, es dzirdēju, cilvēki saka, šeit būs tā kā Spānijā, vai ne, ar kastaņa, jā, nebūs, vai ne, bet tā kā tā migrē, viņa izraisa kaut kādas sekas, vai ne, un es vienkārši gaidu to brīdi, es atvēršu durvis, un man Volta piegādās pingvīns. Man liekas, es nezinu, mana paudze, man ir 30 gadi, tagad es biju maziņš, mēs tik daudz nedomājam, es nebija pārdomas par klimatu, vai ne, es varu pilnīgi godīgi teikt, man bija plasmas pudeli, viņa peldi, Tas bija tā kā loģika, vai ne? Bet man ir jaunāka māsa, un viņa man bieži sūta visādus tiktokus, un ļoti bieži tas saturs ir par klimatu pārmaiņām. Un tas ir, man liekas, bērnus, kaut kādā ziņā tas mūsdienās uztrauc vairāk nekā, teiksim, manis. Man, teiksim, bija atgadījums, es vienu dienu stāvēju uz ielas, uz tādas tukšākas ielas, un es gaidīju uz Luksforu zaļo gaismu, un es jūtu, ka man kaut kas aiz muguras sāka roku raustīt. Un es pastāvēju, un stāvēju kaut kāds pirmklasnieks ar mugursomu, tādu grumbu pierē, tāds jocīgs bišķīt. Un viņš vienkārši man jautā, viņš tāds, vai viss būs kārtībā? Un es tāds, ko? Viņš tāds, vai viss būs kārtībā? Un viņš tāds jocīgs, kur tavs saimnieki? Ko tu gribi? Viņš vienkārši turpina man jautāt, viņš tāds, vai viss būs kārtībā? Un es negribēju melot bērnam. Es viņam bija tāds vecīt, nē, atdod telefonu. Atdod batis un vispārējo. Bet jā, man liekas, bērni uztraucās. Man liekas, ir visādas kampaņas, nezinu, tur skolās vai kaut kas, vai ne, ir tā kā kaut ko viņiem stāst. Bet man liekas, vislabākais, ko mēs varam kā sabiedri, jo katram ir kaut kas jādara dabas labā, vai ne. Es domāju, tas izklausīsies varbūt nedaudz nejauki, bet tam varētu būt labs efekts, ka, ja mēs visi apņemtos, katru dienu, ka jūs redzat kaut kur bērnu vienu pašu pieturā, ka jūs viņam pieiet klāt un vienkārši sākat viņu biedēt, vai ne. Tev tāds, tu saproti, ka nebūs tev nākotne šeit, tā kā, ja tu nebūs nešķiros vai ko tur. Tu vienkārši paņem viņu rokās un sāk kārtīt, apokalipse nāk, vai ne? Un tad viņš izauga pēc 30 gadiem, viņš ir vides ministrs, viņam, kāpēc tu tā centies glābt dabu? Viņš tāds, es īsti nezinu, bet man ir rīktīgi bail. Man ir tik ļoti bail. Ar veciem cilvēkiem ir interesanti runāt par klimatu pārmaiņām. Jūs esat kādreiz mēģinājuši runāt ar saviem vecvecākiem? Tādā ziņā, tā kā veci cilvēki, viņiem tāds, tu zini, ka pēc 50 gadiem tad nevarēs vairs dzīvot, viņš tāds, es būšu miris. Kāda man starp? Jo man ir tāda sajūta, ka ar veci cilvēki ir nedaudz līdzīgi veciem telefoniem. Jūs esat mēģinājuši updateot savu omi, tā kā uz jauno softveru, vajag šķirot, un viņai tāds nesadarīgs. Atmiņa pilna un izzūd.